Lidija atlaiž Jevgeņiju no darba. Ieva pārdzīvo par to, ko uzzinājusi par Ediju un Danu. Jurčiks pieprasa no Danas atlikušo naudas summu. Ieva dodas pie Edija, lai noskaidrotu patiesību. Fēliks pārmet Jezupam, ka viņš neko nedara, lai savaldzinātu Ievu. Edija un Ievas sarunu iztraucē Dana. Es dabūju naudu. Kur varam satikties? Nē, tikai ne Marispā hotelu. Mūs var kāds ieraudzīt. Nē, tiekamies Marispā, man tā ir ērtāk. Man pie pakaļas, tās ir tavas problēmas, ja tevi redzēs, tad redzēs. Vīrs, nu un tad? Nāc pie manis. Nomierinies. Es gribu tevi. Tu neredzi, runāju pa telefonu. Es redzu. Aizveries. Nē, tas nebija tev. Vai nu tu atnesīsi norunāto naudu un mēs tiekamies tā kā es tajā vietā, kur es tev lieku, vai es eju pa taisno pie tavu vīra? Nu, esi cilvēks. Nē, es negribēju tevi apvainot. Nekādā gadījumā es dabūju naudu. Un tagad es tev to naudu gribu atdot. Tikai nenāc lūdzu uz Marispā hotelu. Nu, kā tu vari būt tik bezsirdīgs? Nu, lūdzu, vai tu vienu reizi nevari man izpalīdzēt, nu nenāc uz Marispā hotelu? Tu atnes norunāto naudu. Citādi, tu varēsi skaidroties, cik tev nāk prātā. Neviens tev nepalīdzēs. Ja tev traucēja vīrs, aizvāc viņu no viesnīcas. Man ir vienalga. Viss, es beidzu sarunu. Kā tu to pateici? Kā īsti vecs. Jā. Citādi iedomājusies, ka varēs darīt, kā grib? Tuk. Kas tad nu? Mums ir tāda tematiska tikšanās. Vai es nemaz nedzirdēju, kā jūs ienācāt? Nu, ienācu. Es jau domāju, kopš tās pēdējās reizes... Vai ko tad jūs domājat, tās pasacīs par jūsu viesnīcas bankrotu? Nē, es ceru, ka jūs neapvainojaties. Ziniet, man vienkārši gribējās, piešķirt tai lietai lielāku asumu. Un es, godīgi sakot, negribēju, ka jūs zinat, ka mums ar viesnīcu viss ir kārtībā. Tad jūs domājat, ka es aiz žēlu un pret jums varētu tā kā... Jūsos, nezinu, jā. Es neesmu pārliecināta, jā. Bet jūs man nepateicāt, kam tad ir par godu šis galds? Galds kā galds. Jā, bet par to biznesu runājot, es pat nezinu, vai mēs kā biznesa cilvēki maz drīkstam par tām lietām tā atklāti runāt. Laikam jau nedrīkstam, jā. Bet man jums ir tāds lielisks piedāvājums. Nerunāsim par darbu, jā. Lai paliek biznesa un vispāries, jā. Vienkārši, atpūtīsimies, jā. Es atkal uzstādu savus noteikumus. Nē, tas ir ļoti labi, Es gribēju piedāvāt tieši to pašu. Nerunāsim par biznesu, runāsim par dzīvi. Par dzīvi? Tas ir intriģējoši, jā. Es drīkst jums piedāvāt vienu partiju? Labprāt, jā. Opā! Tu viens? Kā redzi?
Es atnesu kosmētikas maku. Jevgeņija aizmirs. Un? Es domāju, ka to vajadzētu atdot. Nu kā, viss tā atlaišana. Tagad vēl kaut kas pazudis, tu varētu traktēt dažādi. Nu, aiznes viņai. Vai vispār vēl labāk piezvan, lai pat atbrauc pakaļ. Nu, es nevaru. Tu taču zini, kādas man ir attiecības ar Jevgeņiju. Nu, bet varbūt aiziet tu. Noguldina visu to atlaišanu, padara mazāk sāpīgi. Ko? Edī. Un Ome arī priecāsies, ja tu to izdarīsi. Ko? Edī. Labi, man nav grūti. Paldies, cik tu esi labs. Juri, mans vīrs tikko izgāja. Var nākt uz kabinetu. Aivar, cik jūs teicāt, jums ir Anglijā zirgu? Man pašam nevisai daudz, bet manos staļļos ir krietnes bariņš. Tad jau iznāk, ka jums ir tāda tā kā zirgu viesnīca? Nu jā, tā var teikt. Lidija, mēs te spēlējam to šahu, un man ienāca prātā tāda dīvaina doma. Man ir karaliene, jums ir karalis. Nu, ko jūs teiktu, ja tā mana karaliene neiet tam jūsu karalim uzbrukumā, bet nāktu ar citu piedāvājumu? Kā jūs to domājat? Nu, es te domāju mūsu Ievu un jūs Ediju. Man liekas, ka viņiem abiem ir radušās savstarpējas simpātijas. Viņi tīri labi sadarētu kopā. Kā jums liekas? Nu, viss. Es vairs nevaru. Davai, nesačko. Nu, Feliks, nu, nē, viss. A, kas tu esi cīnītāji vai neesi cīnītāji? Es esmu sieviete. Kāda starpība? Tu gribi, lai mūsu puikiņš iesāk pa mīksto? Nē, es pa normālu veci. Saprotu, ka presītei pat būtiskākā nozīme pie dzemdībām. Kā tu to zini, esi dzemdējis. Un tagad tu smējies par mani, jā? Nu, pasmēsies, vai ne? Zini, Feliks, zini ko? Es gribu beigt šo fizkultūru. Kāpēc? Tāpēc. Viss, es esmu sieviete un jaunai māmiņai jābūt priecīgai. Jā? Saskaņā ar sevi. Nu, davai. Sestdien aizmučīsim uz medībām. Tur daba, harmonija, viss. Negribu uz medībām. Davai, nu sapi, jā? Nē, tu nesaprati. Es gribu jaunas smaržas. Es gribu jaunu kažaku. Es gribu uz teātri aiziet, piemēram. Ot šito es nespēju. Nu, kā pa teātri var naudu tērēt. Gribi? Aiziesim. Jā. Paņemšu līdz kaut ko graužamu, riekštīju, saproti? Cepumiņas. Labi, joks. Rusalačka. Nu, saka, ko tu gribi? Nestrīdies ar Aivaru. Nē. Ot šito tu man neprasi. Opis tāds. Gribu mūs dočurku iesmērēt tam perversnikam. Viņš kā dočurku izturās kā pēc zirgu. Ko jūs sakāt, mūsu bērni tā kā saietas? Nu, man liekas, ka jau diezgan labs laiciņš. Tā, jūsu gājiens? Jūsu gājiens? Man liekas, ka viņi tā tīri labi iet kopā. Jūsu gājiens? Tā. Kā jums liekas? Nu, nezinu, man tas ir tā negaidīt, jā. Es pat tā nebiju to pamanījis. Man jau tas bija tāds pārsteigums, bet tad, ziniet, es sāku domāt, Edijam viesnīca, Ievai viesnīca, divas lielas viesnīcas. Kopā tas būtu viens ļoti, ļoti spēcīgs biznesa plāns. Nu, it kā jau jā. Un pie tam viņi abi kopā ļoti labi izskatās, vai ne? Kā jums liekas? Jūsu gājiens? Jā. Nu, kā jums liekas? Kāds bija jautājums? Nē, nu, ja mūsu bērni saietu kopā, kā jūs domājat? Vai pabeigsim to partiju citu reizi? Nu, bet tūlīt jau gals pabeigsim. Bet es zaudēju, es taču redzu, jā. Un no revanša es atsakos.
piedodiet, es laikam jūs šokēju ar jaunumiem par Ediju un Ievu, ja? Nu, man nevar tik viegli nošokēt. Ko tā Elso, ko? Nē, es nevaru. Vari. Nevaru. Tagad 20 atspiešanās. Uz kovrika. Nē. Marš. Tu saproti, ka roku musīšu pēc dzemdībām, tie taču paši būtiskākie. Jā? Jā, es speciāli izstrādāju tev to programmu. 200 atspiešanās nedēļā. Jā, tūlīt 200 atspiešanas. Nu, par ko ne tu tiešām gribi, lai mūsu puikiņš izaug par tādu mīksto, saproties? Tad Aivars atradīs inteliģenci. Viņi Jāzups viņam paprastu. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka nabaks. Ediks, nu tā arī īstā mantajā patiešām, zini, gan. Ediks Ievai patīk. Jā, ko tu teici? Es teicu, ka Ievai patīk Ediks. Atkārto, ko tu teici? Es jau pateicu. Ievai patīk Ediks. Nu, dočurka. Tā arī nav galva uz pleciem. Tu... Es dzirdēju, es atnesu jums kosmētikas maku, laikam bijāt aizmirsis. Nu, paldies, bet tas nav mans. Tas nav mūsējais. Kā? Tā? Tad atvainojos. Tad... Nekas. Tad noteikti būs kādai citai darbiniecei. Atvainojos. Un tad pierreiz es gribētu atvainoties par to atlaišanu. Un tā nesmuki sanāca. Nu jā, neizskatās, kā jums ir žēl. Jūs mani atlaidat no darba, izmetat uz ielas, kā suni. Ja man, piemēram, būtu 9 bērni? Neuztraucies, es par to parūpēšos. Jā, starp citu, par ko jūs mani atlaidat? Par to, kā es pateicu taisnību? Nu, jūs taču gulējat ar savu māsu, vai ne? Vai, Zentuk, saulīte manu. Nu, atgriezies jau atpakaļ, ja? Nu, kā tad atvaļinājums, tak nav no gumijas? Nu jā, bet nu kā tad atpūties? Ja tā godīgi runāt, tad smukāk izskaties gan tāda. Nu kā tad? Saula, vējš, svaigs gaiss. Nu, ko par mani stāst labāk, kas jums te jauns? Nu, nav jau Ak tā, piedod. Nu, bija taču Gunāram kāzas. Nu jā. Un tas saprot, viņš ar vienu soli iekāpa gan vīra, gan tēva kārtā. Un viņam taču Signīt uzdāvināja puiku. Nu, to tā, ka es zinu, Mieri. Tu biji apraudīt, ja? Nē, bet tu redzēji, nu, kāds izskatās. Nu kā, tad vakar tik atveda no slimnīcas. Laikam jau liels bļauris. Gunārs atnāk uz darbu, skatos, es galīgi saņurcīts. Un galvenais Signe viņa arī negrib, lai stāra no mājas, jo negrib palikt viena pati ar to mazo. Nu, laikam jau liela atbildība. Mieriņ, nu tas tak viss ir pārējoši. Pirmais bērns ir, pirmais nāks, otrais, trešais. Viss būs pats par sevi saprotams. Nu stāsti, kas vēl? Kas vēl no jauna? Nu, mīļumi neraudi. Viņš ir sakreņķējies. Nu, tāpēc, ka, kā viņš jūt, ka tu esi sakreņķējusies. Un tāpēc viņš tev raud līdzi. Nu, ko? Jā, ko? Nē, es to neteicu jums, es pierakstu, jā. Ko? Tā es tu paklau. Es tev neatstāju vienu. Vienkārši, kādam taču ir jābūt arī darbiņā. Tu saproti, man ir jāpieņem pasūtījums. Pagaid, lūdzu, mirklīt, jā. Halo? Es pierakstu, jā. Jā. Ko tad? Šampanieti, jā. Riekstiņus, jā. Jā. Ko? Nē, paklau. Varbūt pamēģini viņam padziedāt kaut ko. Neklausās, Bet es tagad nevaru uz mājām. Tu saproti, piedod, man ir klients, ko... Jā. Halo? Ko? Jā, es atvainojos, nē, es to neteicu jums. Jā, kafiju arī? Aha. Nu, ko tad tu nāc? Tev tak šodien nemaz nebija jābūt. Vai, es tak nevarēju mājās nosēdēt, es tā esmu noilgojusies. Man gribas zināt visus jaunumus. Nu, bet es taču vakar tev visu izstāstīju, vai tā nepietika? Ko tu izstāstīji? Tik cik kaķis var uz astes aiznest, bet man vajag visu sīki un smalki. Jā, es sailgojusies pēc jaunām klačām atkal. Nu, klačas arī ir informācija. Labi, es tagad iešu pie Gunāra. Gunāru vajag šodien likt mierā. Viņš nav aci aizvērts un tāds īgnis staigā apkārt. Jā, es zinu jau to viņa lielo tēva atbildību Mieriņš man stāstīja. Bet es iešu, varbūt kāds mans padoms Gunāram var noderēt. Man tak dāvaniņas sagatavots, es nelaidīšu. Nu, citreiz atdosi. Ko citreiz novītīs? Es domāju, jūs pārpratāt. Māsa parasti vienkārši pārbauda lūpām, vai man nav paaugstināta temperatūra. Tu domā, ka mēs kādu loku esam tagad sanākuši, esam muts ieplētuši klausīsimies, ja? Nē,
Tā es nedomāju, bet man ar māsu ir visnormālākās attiecības. Tu redzēji? Jā. Tad jūs gribat pateikt, ka es mēloju. Un tās, ko es redzēju, nav taisnība. Nu, savs kā neuztraucies, jā? Ievai tuvosies. Dabūs bietē. Tu ir vērsnieks. Neuztraucies, es Ievai vairāk netuvošos. Es neietilpst manos plānos. Un viesnīcā šeit ar vairs nerādīšos, tā kā. Lai jums veicās. Kā tu viņam pateici? Tu esi riktīgs mužiks. Viņš nobijās. Nenobijās. Šitāds nav viegli nobaidīt. Tur ir cita štēlē. Gunāriņ! Apsveicu jauno ģimenes gulbu! Nu, neredzētu visu veselu mūžību. Kā atvaļinājums. Kas te man uzstāsta labāk kā tev? Nu, tu tak mums tagad esi tētis. Jā, nu. Zini, tik vienkārši tas nemaz nav. Tas uzliek tādus pienākumus, ka... Vai, nu es zinu. Es tak nereizi vien esmu sēdējis pie savu bērnu gultiņām. Gunār, bet tas viss ir nieks salīdzinot ar to laimi, ko tāds mazais atnes. Jā, es tā ceru. Ak, bet tu izskaties tāds pavisam šļaugans. Nekas, būs labi. Vai, es aizmirsu. Es tak tev sagatavoju dāvanīs. Nu, jau. Šitā tev ir uz kāzām. Lūdzu. Un šī ar iesoļošanu tēva kārtā. Paldies. Nu, nevajadzēja šitā tērēties. Kā, un tu nemaz neapskatīsies? Ko tā? Nu, dāvaniņu. Piedod, man tagad jāpiesana sievai. Šot mazais nekādīgi nevar aizmigt. Nu, visu laiku ņemās. Halo? Nu, kā jums iet? Nekā, jā. Obanā. Kas ir? Pilnīgi iebraucām auzās. Kā tu to domā? Nu, patiešo. Nesaprotu. Eģiks, padomā. Kāpēc viņš visu laiku gribēja tikties ar jau gribēja? Nu jā. Un kāpēc vairs negrib? Ko tas nozīmē? Nezinu. Ko tas nozīmē? To, ka Eģiks ir dabūjis, ko grib. Vai tāds šuriki-muriki. Ar Ievu? Nu kā tad? Nē, es nedomāju. Ieva tad būtu savādāka. Kāda? Es nevaru tev to paskaidrot. Jā? Vajag paprasīt viņu, jā? Nu, vai tad eju noskaidro? Labi. Vai viņiem bija seks? Bet tu neiesi ar mani, tāpēc, ka viņi neko nepateiks, ja tu būsi. Aizpastāvēšu aiz durvīm. Davai. Davai. Rasuliski, jā? Ejam. Nu, pacenties ar viņu runāt mierīgi, tā, lai viņš nejūt, ka tu esi satraukusies, nu. Jā? Jā. Nu, pagam. Pamperī, tu paskaties? Nu, tad es nezinu, nu. Lai pājā. Ko? Nu tā, lai uz rokām, Tas nelīdz. Nelīdz nekā. Nē. Varbūt paņem uz rokām pastaigā vienkārši, ko? Nu, es nevaru tagad iet mājās, nu. Man, kādam naudiņi ir jāpēl. Guna! Jā, nu... Paklausies, es Turies, palikšu jā. tavā vietā. Kā manā vietā? Nu kā tā, man šodien vēl nav jāstrādā. Ej mājās, es padažūrēšu, tu mājās esi vairāk vajadzīgs. Saprot, jā, Signa netiek galā, viņš visu laiku raud. Nu, ej, es tikšu galā. Bet tikai īsts brīdi, jā? Es varu palikt visu dienu. Nē, nevajag visu dienu. Pusstundu augstākais, labi? Ej un nesteidzies. Labi, un te ir pēdējie pasūtījumi. Tad Labi, gan es tur ir tikšu tā galā. numurs. Tev milzīgs, man tev... Paldies tev. Jā. Drīkst? Jā. Čau. Netraucēšu? Nē. Domāju, ienākšu ar tevi pārunāt. Par ko? Par Feliksu. Nu? Tas vispār nav izturams vairs. Viņš uzskatā, ka es esmu pārāk resna. Tu resna? Beidz. Es to pašu viņam pateicu, bet viņš negrib dzirdēt. Tas ir riktīgi pārspīlēts. Tu neesi Un resna. ko lai es daru? Viņš grib, lai pupsiks piedzimst vesels. Un tāpēc man katru dienu jāiet uz trenažeru zāli. Viņš ir pats sastādījis man veselu to trēniņu plānu. Iedomājies?
Esmu resna. Nu, beidz, Feliks ir riktīgi pārspīlēt. Mana kačāšanās programma viņai nepatīk. Tu ir labākā pasaulē, jo varētu grūtniecēm kursus vadīt. Nu, tev vajag runā ātrāk. Prasa par to seksu. Jomajo, nu bāves, Beidz, es runāju gan ar Danu, gan ar Ediju, un viņiem ir pilnīgi normāls māsas un brāļa attiecības. Jā, normālas attiecības. Viņi guļ vienā gultā zem vienas segas un vēl bučojas. Tas ir pārpratums. Labs pārpratums. Māsā bučo brāli. Pārpratums, jā. Tu labāk pasaki man, kas tev ar viņu ir? Ar ko? Ar ko? Ar Ediju. Man? Nekas? Nē, mums ir tikai tāds normāls. Jā, mums ir normāls, draudzīgas attiecības. Jā, mēs esam tikai nemēlo draugi. man, labi? Es zinu, ka tā nav. Pašur. Nu? Tā. Ņem un aizries. 7000, kā runājām. Tas ir jauki, bet gribēs nedaudz laipnāk. Izbeidz, mēs savu darījumu esam beiguši. Nu, pag, ne tik ātri. Es savu vārdu turēju. Tu dabūji naudu. Labi, tad tagad man ir mani noteikumi. Tev un noteikumi, nu kādi tad tie būs? Tu nekad vairs neparādīsies šajā viesnīcā, un tu mani nepazīsti. Sasapņojies? Kā tad tu gribēji? Neko daudz. Tikai vēl 1000. Man vairs nav. Man nav naudas. Tu saproti? Man tas neinteresē. Bet tā nav godīgi, tā mēs nerunājām. Kur tu esi redzējis godīgu biznesu mūsdienās? Katrs kruķījās kā māk. Vai nu tu man dod naudu, vai es arī pasaku tavam vīram, ar ko tu esi nodarbojusies? Tu saproti, man nav naudas. Es ieķīlēju mašīnu, es aizņemos no draugiem, man nav variantu. Bet man tas nekrata. Es savu vārdu pateicu. Labi, ok. Varbūt es jaucos lietās, kurās nevajag. Atvaino lūdzu. Ženja, izbeidz. Jā, tu jaucies un pietiek. Izbeidz šo mūdēšanu, skaidrs? Es arī gribēju tikt skaidrībā ar visām šīm lietām. Jā, es aizgāju pie Danas, mēs parunājām, un tas ir tikai pārpratums. Nu, protams, tas ir pārpratums. Brālis un māsā vienā gulta zem segas bučojas pārpratums. Beidz. Es ticu Danai. Ženka, nav tā. Iestāst, iepravī viņai smādzenes. Nu, iestāst, ka Eģiks nepatīk un viss. Dana ar mani runā ļoti draudzīgi. Nu, protams. Nu, viņa grib tevi pārliecināt. Ženja, kas tev ir? Ko tu esi kļūst tik skarba? Tu vairs nekam netici? Skarba, tu tici. Nu, Ieva, tev taču nav 10 gadi. Nu, vajag skatīties uz dzīvi reāli. Es skatos. Nu, labi. Nu, stāsti. Stāsti. Kāds jums ir ar Ēdiju? Nu, stāsti. Mums ar Ediju. Ko tu te dari? Neko tādu. Ir Sauškā. Es garām gāju. Ne, tagad mēs iešu, man viena štela. Kāda štela? Nu, tu zini, tu... Bet tu taču solīji, ja es samaksāšu, tu man liks mierā. Jā, solīju, un tu man solīji visu uzreiz samaksāt, bet nesi pa daļām. Man ir vajadzīga morālā kompensācija. Bet kā tu nesaproti, man vairāk nav? Kā tev nav? Tev ir viss! Izbeidz! Izbeidz! Feliks, ko tas nozīmē? Kāpēc tu stāvi aiz manām durvīm un noklausies? Es tu domā, ka es tā, nē. Nu, ko tu beidz? Saki, kā ir. Ko kā ir, jā? Kas Saki, kā ir. Kā ir? Jā. Nu,
Nu tā ir, jā. Nu, mazliet. Bišku klausījos tā teikt. Kāpēc? Nu kā, kāpēc? Kāpēc jūs tā darat? Jūs taču esat mani tuvākie cilvēki, tad vispār jums vairs nevarēšu paļauties, nevarēšu uzticēties. Nu, uz mums taču tu vari paļauties. Nu, toči no tuvākie. Mēs vienkārši gribējām zināt, nu, vai tu ar Reģiku saproti, nu, tajā, vai tev nav tāds šuriki muriku, un tad, zini, tad pa bietu un mieršu. Fēliks, Ženja, viss. Mums ar Rediju ir ļoti normālas attiecības. Mēs viens otram patīkam. Jā? Un vai bieti nevienam nav jāsadod. Točnā? Točnā. To Ēģiks saproti. Teic, ka tu vairs neietilpst viņu plānos. Nu jā. Ko? Nu, tu tā saki tikai tāpēc, ka tev viņš nepatīk. Ko tā pa barabānu? Vai es viņam patiku, vai viņš man patīk? Galvenais, lai tev viss kārtībā. Ja tā, tad točni. Viss kārtībā, vai ne? Jā. Vienkārši Ēģiks teica, ka, nu, negribot tev satikties un, nu, lai tev dzīvē viss labi. Un tā tālāk. Tā viņš pateica. Viņš teica. Nu, ķipa tā. Beidz lausties, ko tu te tēlo nevainību. Es ar to vairs nenodarbosies. Nodarbosies tik ilgi, cik es gribēšu, jo nenodarbosies tūlīt, tas man pārbaudīs. Vai tu vēl esi formā? Viņa ir galīgi sačakarējusies ar to Ediju, bet es esmu viņai vienkārši tukšs gaiss. Puisī, tagad paklausies mani. Kad ierinieks dodas kaujā, viņš nenolaiž rokas. Jācīnās līdz pēdējās izlasē, saproti? Ja neiznāk, ka pirmo reizi iet atkal, tad 10-100 reižu, kamēr ierinieks paceļ balto karu. Duj pie ielas, paņem puķis. Skaidrs?